Un hei, te neviens cits kā KTV Mērčups. Tad video klips atkārtojuši, kas bija pēc pēdējiem matrijām. Nevienu latviešu vēl nesaprot par ratiņkrēslumu un par cilvēku apsmiešanu vispārējais. Sākam runāt. Tātad esmu šobrīd Rīgā, jā, tagad esmu Rīgā, naktsmītnē. Kura vieta es jums neteiks, bet esmu Rīgā. Šodien jau braucu prom, rīt es vēl nezinu. Es atbraucu savu darīšanu, atpūsties vēl un tā garā. Bet, par ko iet runa? Runa ir par to, ka es šodien pirms, izgāju bišķi pastaigāties. Biju Alfa Rīgā, biju garš šopingā nelielā. Un priekos ir tāds, ka es saprotu, ok, Ventspilī, ok, cilvēku mazvērtīgāk un kā jā, bet Rīga man sāk nepatikt. Rīga vienkārši pretīga pilsēta, ļoti pretīgi cilvēki, ļoti pretīgi pilsēta, tā precīzāk teikt. Bļaviens, Rīga, Latvijas galvaspilsēta, cilvēki tu paļīri. Šodien pierādījums. Labi, man nebija laiks filmēt, jā, bet vajadzēs uzfilmēt. Šodien ir 16. aprīlis, 16. Kad iznāk video, tā arī tas datums, es esmu galvas neatvaros. Bet biju Rīgā, esmu Rīgā un aizgāju pa veikam. Redzēju, kad vec omīt, tantiņa, omīt, ar ratiņkrēslu pārvietojas pār pa ceļu, kuri mašīnas, luksofors, kas ātri ieslēdas un izslēdas. Jūs iepaniet cilvēki, rīdzinieki, kas jums te kaļš, jūs ir debīli, tu parīļi, bļaļ. Es jūs nahuj nesaprotu, nahuj, bļaļ. Šo būs daudz lamvārdu, bet, cilvēki tiekam nepatīk, neklausieties. Bļaļ, jums ir grūti paņemt, bļaļ, cilvēks viņam palīdz pārbraukt pāri, jums, bļaļ, rokas pazudis, jums, bļaļ, kājas salūzis, jūs dalbajumi. Bļaļ, jūs rīdziem man sāk tracināt, jo vairāk un vairāk. Un man par spīti vairs negribas braukt uz Rīgu, tāpēc, ka, ko es te pazaudēju? Redz, tu par huiņu, šo pedofiļu, jūs nopietni. Jā, man jau setviens poham, bet jūs nepiepies. Bet, bļaļ, jūs tāpat ejat par to ceļu pāri, paņemiet, palīdzam cilvēciņam, aiziet, pārstumt. Jūs nahuj nevarat, jūs ir, bļaļ, debīli, tu, pamuļķi, tev ir debīls. Un es paskatījos, šo visu dienu paskatīju pa veikaliem, vēl bija cita situācija, tu arī pastāsties. Un es atceros manu bērnību. Un tagad jaunieši. Neiet jums vienkārši jaunieši nomirst. Pilnīgi viss pēc kārtas. Jums nav cieņa pret vecākiem cilvēkiem. Jums, bļaļ, es priekš tā, manos laikos nebija. Mamma nopērc man telefonu, mamma nopērc man iPhone krutāku, kas ar 16, 17, kurš ar huņu tur ir. Nopērc man visu to, nopērc man datoru, nopērc man ko, mašīnu vispār. Fuck you bija. Pats es strādāju, pats nopērc. Jūs savam, bļaļ, vērtībām mantam sajēdzat, jūs, bļaļ, sajēdzat, ko jums uzdāvina vai nopēr. Nē, bļaļ, jums zikas interesē mammu, tēti, opi, omīti, nopērcat. Bet aiziet ar šitādām sukām rociņām, pastādiet smagu darbu, bļaļ, un nopērciet sev. Pareizi, jums jau tagad ir šitādi. Un otra lieta, arī par bērniem, kas ir, nepilngadīgi. Jūs zināt savus likumus, kas jums teiks, pieskatas, sīsti, bļaut, jūs to likumus zina. Jūs savus pienākumus zināt? Jūs sukurīļi, bļaļ, jūs zināt savus pienākumus. Gandoni, bļaļ, jebānieči. Jūs zina savies likumus, jau likuma man neiks aiziet, un man pabļausies pasūdzēties, varbūt kā naudiņas. Fuck you, bļaļ. Manos laikos, kā es jums pateiks, kā bija? Tāds vārds ne cieņa pret vecākiem. Bombas vai kas, bļaļ, pa mūgu, ka piss siksam pa 10 reiz dienā dabūja, bļaļ. Jūs saprotat, bļaļ, mūsu audzē ritīgus cilvēks, kā īsti cilvēks. Kā jūs tad izaug? Jūs arī pieceļas, iesākšu telefonu vai pie datoru. Mamu, papu, brokastu. Mamu, savāciet. Man grīnēt ir savāds drēbes arī pierēs, izmazgā. Jūs attieksmi šitā no māla izskatās tagad. Jūs vienkārši vienam meža salikt, visus jauniešus jūs tuparīļi un vienkārši apvaļīgi. Jūs nahuj neesat te vajadzīgi, jobani roboti.
Nākamais, arī vēl viens variants bija tāds, kad es biju gāju uz veikalu, no veikala ārā. Un, protams, man rokas nebija pilns nekā. Nu, es vienkārši biju skats vienu veikalu cauri, aizbraucu uz otru veikalu, bet, pirmā veikala man nebija nekā. Es izgāju cauri, paskatījos cenas, interesi pēc, paskatījos, ko vajag dzīvokli un tāda garā. Un arī vecs opīts ar saviem maisiņiem. Es nepagaidu, cik tālu jūs iet, vai jums nevajag palīdzēt. Viņš runāja, viņam nevajag palīdzēt, iet uz mašīnai. Es tāpat paņemu maisiņu, tos cukars smagos maisiņus. Kaut man kājas laus, pohuj, es jūtu ar smagos. Es cukar paņemu to maisiņu, pavarīju līdz mašīnai, ieliku bagāžnieka un daļos es gāju savu ceļu. Un man tas 5 minūtes, 10 minūtes dzīvi pilnīgi nemainījies. Pilnībā, bļaļ, pilnībā. Ai, jums, cukar, bļaļ, līdzinieki. Aiet, palīdzēt. Tu paturs mūsu prakses. Cilvēks, kurš tavam bērnam aizies var iedzert. Tu brauc ratiņkrēslā. Tu vispār vecs, kad tu neesi nekam vajadzīgs. Es zinu, kurš var pateikt, kad jūs būs vecāki, vai jūs tāda situācija būs, jūs balījies sukas smadzenes, iegaumēsiet to, kad jums tā būs, tad jums tā paies garam. Un tad jūs padomājat, kā jums attieksies. Arī tas pats, kā arī latviešu influencers, jeb youtubers, twitchers, Juris Kalniņš, kaut viņš ir debīls, galvu, viņš šodien garam ejot, kaut kur redzi pa kaut kādu ielu gāju, viņš ir debīls, viņš, bļeģ, izslims, bet viņš nahuj strādā vismaz. Viņš vismaz cenšas, pohuj viņš tādā Rimi, Lidlā, Ikea, huizi, ko viņš tādā, pohuj, bet viņš vismaz cenšas un strādā. Ko jūs dara? Jā, jaunieši, Fortnite, Roblox, Minecraft un visi tie gay huiņu spēles. Ko jūs darat? Jā, es zinu, ka rokas, es bišķi var te piepalīdzēt saimniekam, kurš ir paņēma. Nepiepīstās man arī pagājām netienam rokām. Bet, labi, šī ir privāta īpašums, bet, man ir savu tēlu, kurus izīvēja. Bookinga varēja atrast pirmo, ko es paņēmu, to es paņēmu. Bet, labākais ir tas, ka, bļaļ, jums ir tik grūti palīdzēt cilvēkiem. Tas var, piemēram, te pār naktsmītnē, jā. Man ir vakar šodien, es vēl par īri nezinu, bet, es tāpat esmu būdams redzēju, ka, cilvēks gados arī mēģina griezkrāsu, un es neskatīšos. Gāju piepalīdzēt, man rokas nenokrīt. Es bļaļ, palīdzēt cilvēkiem. Es vairs toči negribas vairs nekad uz Rīgu braukt. Ka mēs nesāku mainīties. Nākamais, vēl viens runa, ko es gribēju pateikt. Jūs tagad, jā, visi te čīkstat, pat jūs nevis tikai jaunieši, bet arī pie vecākiem cilvēkiem. Vecāki zinu pārstāvjiem, tā teiks. Nekas slikts nebūs, bet, jūs arī tieši par Rīgu. Ko es tādu ievērus? Es biju Daugavpils, biju Rīga, es biju Ceļs, es biju Sigulda, es biju Ventspilnieks, Liepai bijis. Tu man jautājums, jūs sūdzas, ka jums Latvijai grūti dzīvot. Jums ir hujova dzīvot. Jebali nāfīgi, kā tiek grūti. Bļaļ, jūs kā paši braukā jebādiem Poršiem, manā skaudiem ar kādu mašīnas brauc. Jūs kā brauc saviem Poršiem, bļaļ, jūs, bļaļ, suka, krūtākās mašīnas, un jūs sūdzas. Tad paņem to mašīnu nepisi, bet tad, bļaļ, Rīgas dzīvi, tad, bļaļ, jūri iekšas līdzi, bļaļ, noslīciet to visu savu mašīnu, bet jūs sūdzēties. Kāds tāpēc kāda ir mašīna, bļaļ, Porsche, vecs, bļaļ, sarušies Žiguls, gan kā ripo, bet jūs, bļaļ, šķīkstat, jums tam naudas, jums tam nekā. Tad, bļaļ, sāciet normāli mašīnu pirkt. Ok, jūs puši Rīgi pieraduši nopirkt mājas uz kredīti, mašīnu uz kredīti, un sūkēt pirmt tālāk ēdis ar Šoltānspaks. To jūs ir pieraduši. Ok, es nerunāju par tiem biznesa cilvēkiem, kas tur strādā, kas tur viss, pelnu, kas var atļauties. Bet jūs, mirstīgie cilvēki, kas, bļaļ, strādā, jums tāds mašīnas vai? Jūs zināt, bļaļ, maksā servis? Labi, nopiet mašīni, labi, cilvēki Porsche maksā 100 štuk, 200 štuk. Ok, alright. Ar servis cik maksā? 5 štuk, 4 štuk. Kaut kādā detaļa, kaut niekai. Tas vismaz, cik es dzirdēju, 200, 300, 400 un, ja ne vairāk, 1000 neiet. Jums tādu mašīnu vajag. Good. Es vienkārši nesaprotu, kas šeit 21. gadsimtā notikās
notiekas un notiksies tālāk. Maniem, jāizdomājas. Kļūsim, man nekas nezinu, ko jums pasteigt. Katru gadu trakāk un trakāk. Jo trakāk ir sliktāk, Es pisu, Zini ko? Jūs nākotnē jaunieši, kas jūs kādu šo video paņirgājat, ņirgājat man, cik jūs gribāt, tieši cik jūs gribāt. Paskaties uz sevi spogulī. Tu, tas, kurš ņirgājas vispār, paskaties sev spogulī, paskaties uz spogulī, un pasaka, ko tu esi dzīvē sasniedzis? Bet tu ir nepilngadīgs sasniedzis, es tieši par nepilngadīgu, pēc tam par pilngadīgu. Nepilngadīgu, kur tu ir sasniedzis? Māma un pēc šito, tie, kas var dzīvo kaut kur laukos, vai kur aizvot tāčie, vai kur vecā papras palīdzību, es neies, tas jādara, izlepuši cilvēki. Jebani goldigeri. Tas ir ne tikai siet arī čaļiem, tas ir. Labi, ņemsim nepilngadīgos cilvēkus. Ko jūs esat sasnieguši dzīvē? Neko. Vecāki jums spēku visu joprojām. Jūs iet studēt, malaši iet studēt, mācās, respekt jums, respekt. Bet tāpat jūs vecākiem prasa naudu. Ļoti retais, kas iet pastrādāt. Tam ir respekt, kas strādā. Bet pārējie, kas nestrādā, kas gaida no vecākiem naudu, kas gaida tos miljonus, kas gaida, ka vecāki viņam uzdos Porsche, Lambo, krūtāko telefonu. Dzīvi jūs pēc 5 gadiem jūs redzēs nulli. Jēga. Un es jums arī tā, arī tiem pašam heiteriem, kas tā dirsīs, ņirgāsies. Droši, ņirgājieties. Paskaties pēc 10 gadiem, kas mainīsies. Es paskatos jums, un jūs paskaties uz manīm. Kas mainīsies? Es būs 10 reizes gudrāks. Jūs dzīvē sāksiet no nulles, ies pudelīts pavākt, ies vēl kaut ko, bet jums jau nekas dzīvē jau nav saprotams. Vienkārši šis nejēgas. Sākat domāt, ko darat. Kā darat. Kā jūs visu Es saku, es biju veika, man vienkārši nervi neizturēja. Zinu, ko es jums varu pateikt? Ejiet, ieskaties, jaunieši. Padiršat. Es arī bišķi ievērojis no bijušiem influenceriem, kuri pagājuši dafigā uz streamiem. Kas kādreiz tā ir ļoti aktīvi video, bija saturs, tad saturs vienkārši trash, tāpēc, ka tur vairs nekā nav. Un aizgāju uz streamiem. Kāpēc streamus? Tāpēc, ka ir papildu peļņi. Te es jūtas, ka varēja filmēt, nepelnīt, gan es necik, tikai no YouTube politikas bija tas YouTube asistentu, ko es nopelnu. Varēja izdzīvot, varēja katru reizi filmēt video, bija materiāls, bija ko skatīties. Tā ir tie latviešu YouTube, meklē jebkuru kanālu. Nav. Respekt Aužīt channel, kas vēl liek kontentu, kapam, Fantveisiem, kas vēl liek kontentu vēl iekšā, bet bišķi pazuduši kaut kur. Respekt viņiem, bet pārējie, kuri Evelyn Parker, Laurlācis, Uldons TV, tas vēl nekā neliek kaut ko huņi liek iekšas pamanīs. Es vēl viņu kanālu baigi rēt paskatos, bet Juris Kalniņš, kas vēl neliek iekšā. Bet daudz neliek video materiālus iekšā. Es tā uzskaitīju tagad uz ātro, ko neliek iekšā. Nav ko teikt. Jums, es sāku likt apakaļ kontentu, liek šo video, vai visi sēdus, ja banēt TikTok, tad tur taisa kontentu, domā, ka jūs nopirks tam vairāk miljonus, jums bija YouTube'ā sūdīgs sasniegt, tur 100 štuku vai cik, aizgājus TikTok, sapelnēs tādu 200 štuku, tā jūs esat, influencers, krūtais, zin? Jūs neskas neesat. Zin, es jums vienkārši paskatīšos to, kā jūs uzvedīsieties. Pēc 10 gadiem, kas jums mainīsies dzīvēm? Tikai neatcerieties, Latvija cenas pieaug, algas neaugstas vairāk drīz, cik es saprotu, algas vairs nepalielinās. Tā kā jūs varat padomāt, ja pēc
tagad jums minimum alga 800 eiro. 800 eiro, jā. Un pēc 10 gadu būs 800 eiro. Arī būs tas pats. Tad pareiķini, ko jūs pēc 10 gadu esat atļautas nopirkt? Neko? Vot, kur ir stāsts. Ja kāds runā par minimumu, tas ir minimums, ko zinu, cik tā tie 700 kaut ko rēķina 800. Nu, tālāk. Kā jūs tālāk domājat dzīvot? Jums ir pirmā alga vai pirmā nav, jūs iet uz veikalu un iztērēt visu? Nesapratu jūs vienkārši. Tie, kas atbrauc uz ārzemēm. Es atbraucu no Norvēģijas uz Latviju. Nu, es kā atbraucu uz ārzemēm tikai sezonu darbus, bet dzīvot, es negribu dzīvot ārzemēs. Es jums pareiks, kā dzīvot ārzemēs un kā dzīvot Latvijā. Pilnīgi nekas nemainās. Kāpēc nemainās? Labi, tu ārzemēs vēl kaut ko čuču vairāk atļauties, jā? Bet tu dzīvo naudā. Tu nezini, kas ir laika, tev nekā nav. Un kas vispār nozīmēts? Tērē, kas pat nozīmē staupīt, jo ārzemēs tā nav, bet arī ir no augstas algas citiem, cik vispār pat iz alga nevar izdzīvot. Tāpēc ir kā. Tagad mīļie skatītājs, paiks tā. Es šo video beigs. Ja būs vēl pielkat ļoti reti video materiāls, arī ļoti atvērts jums. Nelieku iekšā, tāpēc, ka es personīgi strādāju, man laika ne YouTube'am. Ne TikTokam nav, ka man ir laiks TikTokam sien, bet man laika ne TikTokam, ne YouTube'am nav. Vispār, ka man ir laiks, kur es filmēju. Šobrīd esmu Rīgā, vakar labi nebija laiks, bet kad es vakar čomī atpūtos, tepat Rīgā. Bet tā, ka man ir laiks, es kaut uzfilmē. Es strādāju, es vēl visam ko citu daru. Cik es varu palīdzēt arī uz ielas cilvēkam, piemēram, pārnes maisiņas vai nes maisiņas māja, kad man tukšs rokas vai cilvēki, kas ir, ar traucējumiem, es varu to izdarīt. Es to varu. Man nav grūti. Bet jums derēt, jūs visi tie, kas tu tā paiet garām. Padomājiet to. Pēc 10, 20 gadiem, 30 jums tas notiksies. Un tad jums arī tā paiet garām, un tad jūs domās, bļaļ, suka, es tādas laikos nevarēju to izdarīt, un tagad es sapratu to. Vot, es jums to pateikšu tā doma. Tā kā dzīvot vienreiz. Izbaudiet dzīvi tagad, nevis rīt. Jūs nezinu, vai rīt jūs piecelsies. Varbūt jūs rīt nepiecels, varbūt tas rīt kļūst par miljonāru. Jūs neviens neko nezinu, kas būs rīt. Dzīvot vienreiz, izbaudiet to, kas ir tagad. Es braucu pie vecākiem, runājiet ar vecākiem, runājiet ar omīšiem, it īpaši omīšiem, jāparunā opīšiem, kam ir. Jums tie arī kaut kad laiks aizies, ka viņi aizies aizsaulē. Un te jūs vairs nevarat aiziet un pateikt viņiem acīs. Piedot pa visu, tā kā jau viņš jau būs tu, kur viņš ir. Tā kā pavadiet laiku ģimene, pavadiet saviem radniekiem, pavadiet laiku, un tad tiksimies nākušajā videoklipam, kas būs pēc jūsu komentārus palasīs, ko jūs ierakstīs, mums būs kaut kādu materiālu, ko uzfilmēt. Bet jā, tiekamies nākušo videoklipā, vai no manā dzīvoklī, vai es rītā kaut ko uzfilmēs, tepat Rīga var būdams. Tā kā spiežam laiku, ja nepatīk mans vidīgs, tas piet dislike. Komentējiet savus domas un viedokļus, kā jūs redzat uz situācijas savās pilsētās, kā arī situācijas šajās gadījumos, kad cilvēkam traucē, kurus ir traucējumi vai vecam cilvēciņu vajag palīdzēt, maisiņas ainas, kā jums jūsu pilsētas palasīs komentāru, ļoti respekts jūs ierakstīs, tad došu pašērot un arī, es zinu, jūs fanface. Paldies, ka skatieties man videoklipu un arī pāriem influencers, kas skatās man videoklipu. Paldies jums, un, protams, neviens piesakam manam kanālam, un, ja nospiediet zvaniņu, var neizlaist nevienu jaunumus. Tā kā tiekamies nākušajā reizē, un te jums atveras neviens kā mazais labais KTV merch shops.